Pēc kādu brītiņu atpakošu vaļā šo te skaisto kasti. Vēl neesmu vērus vaļā un nezinu, kas tur ir iekšā. Bet to pēc brīža Instagramā noteikti arī šeit parādīšu pēc tam, kas te ir. Man liekas, ka šādi man būs ērti uz grīdas. Ir sestdienas rīts, es esmu saspraudusi galvā visādus knaņus. Tikko ar organisko kosmētiku sasmērēju sev seju, lai varētu uzklāt kosmētiku. Tagad tieši uztaisīšu kafiju un brokastis, un te jau ķeršos klāt pie filmēšanas. Tikko biju tagad Dr. Hauškas prezentācijā. Un bija ļoti interesanti uzzināt par vēsturisko, ko es jums pēc tam pastāstīšu noteikti arī bloga ierakstā, jo tikko arī pie kaut kādiem dažiem produktiņiem ko pamēģināt. Braucam! Hei, kamēr vēl spīd saulīte un ir gaišs, varētu arī nedaudz iefilmēt kaut ko. Tikko biju šajā dzeltenajā mājā. Nevar īsti parādīt. Es biju tikko Dzintara ražotnē. Principā es pašā ražotnē netiku, jo kā vienmēr es ierodos tad, kad jau ražotne ir beigusi darbu un aizslēgta. Tā kā, diemžēl, man nesanāca. Es jau biju paņēmusi reku līdzi kameru ar cerību, ka es kaut ko varēšu uzfilmēt un parādīt, kā tad ražo produktus mūsu pašu Dzintara kosmētikas ražotnē. Bet man ir maisiņš, kurā iekšā ir jauns Dzintara produkts Future Formula.
kā man tikko pastāstīja, tad šie te ir principā luksusa līnija no Dzintars kosmētikas. Un sanāk tā, ka es tiku pie kaviāra līnijas, vēl ir augu cilmes šūnu līnija un vēl ir līnija ar gliemjiem. Ja? Tātad gliemju slienām, kā es noprotu. Tā kā noteikti es testēšu, un tad jau jūs arī blogā ierakstā redzēsiet, kā tad ir. 90% dabisku sastāvdaļu šajos produktos ir, tā kā es domāju, paskatījos jau tur visādas makadāmijas, eļļas un dažādu sakņu ekstrakti, un kas tik tur vēl nebija, protams, pats melnais kaviārs. Nu, redzēsim. Krēmi ir īstenībā paredzēti sievietēm no 25 gadu vecuma, līdz tam īsti nebūtu nepieciešams šādus produktus lietot, un cenu kategorija, cik es nopratu, ir no 50 eiro uz augšu. Tā kā, nu, Dzintars, aiziet, laiž tik vaļā. Nu, pārējo es noteikti aizbraukšu mājās, es varētu ieslēgt vēlreiz šo te aparātu un parādīt, atpakot pašas kastītes un parādīt, kā šie krēmi izskatās kastītē. Ko jūs par to sakat? Davai. Iet visādi un smējās. Čau! Tikko atbrauc mājās, un ko? Kamēr vēl ārā ir kaut cik pietienīga gaisma, es domāju, es jums ātri parādīšu, kā tad mums izskatās Future formula. Parādīšu Amway dzērienu, kuru es to būšu jau izdzērus. Es jau visu būšu izstāstīt. Labi, sāksim no sākuma.